Kaut kas mūs no kalniem sauc. Iespējams, ka tā ir Islanda. Tā ir, jā, drīz mūs arī sasauks. Iespējams, ka Islandē ierakstu veikalā kāds apstādinās, nerādīsim ar pirkstiem, kurš apstādinās visu Radio 101 procesiju, kas, piemēram, pētīs Reykjaviku. Es nezinu. No Islandes of Monsters and Men un Mountain Sound 10:38 minūtēs. Radio 101. Jaunas burgeru kafejnīcas Street Burgers atvēršanas svētki Radio 101. Klausies Toma Grēviņa brokastu šovu, Arti Volfa no 3 dienā un esi gatavs atbildēt uz āķīgiem jautājumiem. Balvās tev un tavam draugam Street Burgers komplekts par brīvu. Street Burgers pašā Rīgas centrā. Kas var būt labāks, ja noslēdz kārtīgi brokastis ar vienu burgeru? Aleksandrs Vēvers, Street Burgers galvenais idejas autors un arī saimnieks šorīt ciemos Radio 101 studijā. Labrīt, Aleksandr! Čau! Man šķiet, ka burgerim nav nekāda ierobežojuma laika limitā, kad ēst. Var noteikti būt brokastu burgers, varbūt vakariņu burgers, varbūt pusdienu burgers, launāku burgers. Un arī nakts burgers. Un nakts burgers. Diezgan, tā ir pirmā lieta, kas iekrīt acīs. Diezgan traks koncepts Rīgā. Paziņot, ka jūs strādājat 24 stundas diennaktī no pirmdienas līdz pat svētdienai. Bet vispirms par visu konceptu. Nosaukums Street Burgers. Kāpēc tieši šis nosaukums un kā vispār ir radusies tā kafejnīca, kur jūs nesen esat attaisījuši? Stāsts tur ir salīdzinoši tās pasens. Kādu gadu laikā esmu paceļojis nedaudz pa Eiropu un arī nedaudz ārpus, būdams Lielbritānijā, būdams arī nesen pieminētajā Reykjavikā. Un Reykjavikā es tieši pamanīju vienu vietu, kas saucas Bulan. Un tas tāds neliels tīkls burgeru, kas pārdod tieši tādu produktu, kā mēs pārdodam uz ogļu grila ceptus burgerus. Un tad, kad es viņus pagaršoju, sapēdu vienu burgeru, tad sapēdu otru burgeru, un pēc tam man gribējās vēl trešo, bet man nelīda vienkārši iekšā. Tad es sapratu, nekā tāda Latvijā nav. Nekā tāda nav. Braucu šeit un gadu šo ideju, marinēju cauri visam gāju, meklēju vietu. Un atradu šo vietu, kas tepatās Dzirnavu Brīvības stūrī ir, un sapratu, šī būs īstā vieta. Viņa atrodas parkingā, viņa atrodas stāvlaukuma pašā sirdī. Ērta piekļūšana, viss ir ērti, saproti. Un iela, street, tas tāds arī bija ļoti ilgi domājām, kā to nosaukumu atrast. Un novienojamies beigās pie street tikai viena iemesla dēļ, jo vārds street savien es vairākus konceptus. Street fashion, street art. Un tas viss, ko patiesībā street food arī te pašā laikā. Un apvienojām to visu vienā vietā. Jo mums ir iela māksla, ko ir taisījis Kristiāns Brekte, iela mode, kas izpaudīsies mūsu darbinieku apģērbā. Un iela ēdiens, tas nozīmē ēdiens, ko ātri vien var pagatavot un cilvēks ejot pa ielu var apēst. Tu aizstāv to ideju, ka ātrais ēdiens nav nekvalitatīvs ēdiens. Pilnībā aizstāv to ideju, ka viņš ir kvalitatīvs. Mūsdienu pasaulē, īpaši pēdējās nedēļās, vai ne? Mēs paši zinām, visi zinām, kāpēc daudz un tik tiek runāts par to, ko ēdam un cik daudz gaļas procentu ir ēdienā. Mana pirmā iepazīšanās, es gan nezinu, vai ir kāda atšķirība eko un bio šajos abos divos vārdos. Man tas liekas diezgan vienāds, tāpēc es vienmēr apmulstu, kā ir jāsauc burgeri, kur gaļas izcelsmi zinām par eko-burgeriem vai par bio-burgeriem. Bet, lai kā arī tur būtu, vienā šādā eko vai bio-burgeru kafejnīcā es pirmoreiz biju 2008. Gadā Toronto. Un interesanti, ka tas notika apmēram, es iegriezos tajā kafejnīcā apmēram 10 minūtes pēc tam, kad es biju šādā studijā, kur man dzīva ideja par to, ka kādreiz varētu būt tāda radiostacija arī Rīgā, kur tas viss varētu būt. Rīgā radiostacija uzradās 2 gadus, ne, bet 2,5 gadus pirms burgernīcas, bet es atceros savu to pirmo sajūtu, ēdot šos īpašos burgerus, un šī sajūta man atgriezās tieši tad, kad es pirmoreiz aizgāju uz jūsu kafejnīcu. Tātad, kas ir tas noslēpums tieši produktu ziņā, ar ko jūs strādājat? Tā ir viena lieta, kurai es veltīju visvairāk uzmanības. Meklējot Latvijā tieši kādu zemnieku saimniecību, kas var piedāvāt man tieši perfektu gaļu, lai izceptu burgeru. Ar perfektu augstsaturu,
tās 20 dienas noturētu, jā, jo gaļai ir jānoturās 20 dienas pēc nokaušanas. Lai viss process būtu tāds, lai mēs radītu vislabāko produktu, kādu vien var radīt. Jā. Un bija tā, kad atradām vienu zemnieku saimniecību, kas tieši ir certificēta kā biolauksaimniecība, un viņi arī savos laukos arī audzē Highlander lielopu. Un mēs aizbraucām, pagaršojām, palūdzām, lai viņi mums samaļ gaļu, viņi uz vietas samala, mēs atbraucām uz mājām, uzgrilējām, sapratām, jā, tas ir tas, ko mēs meklējam. Nu, lūk, un tad jau bija tikai laika jautājums, kad īsti mēs atvērsimies, jo gaļa jau bija, un produkts jau bija rokās. Vairāk neko citu arī nevajadzēja. Skaidrs, par to, ko tu šorīt esi atnesis mums uz mūsu brokastīm. Mums ir viens gards našķis. Starp citu, blakām Street Burgers uzrakstam ir arī Jojo Frozen jogurtu uzraksts. Ko tas nozīmē? Runājot par to pašu Islandi, ir gadījies tā, ka savā laikā, kad vērās vaļā pirmais Jojo Frozen jogurta veikals, es arī biju līdzdalībnieks, biju produkcijas menedžeris, respektīvi tas bija mans produkts, ko es radīju arī. Un radot šo produktu, sapratu, ka bieži vien pie burgera gribās kaut ko saldu vai atsvaidzinošu, tīpaši vasarā pēc burgera uzēšanas, pēc šī sātīguma, jā, gribās kaut ko vieglu. Un kāpēc, lai neapvienot zem viena jumta divas konceptus, jā, un neņemt saldējumu, bet paņemt frozen jogurtu un radīt no viņa šeiku. Uztaisīt vēl šeikus, kas ir ļoti populāri ārvalstīs. Jūs esat startējuši ar dažiem burgeriem. Ir pats Street Burgers, kur ir lielops. Tā visu pamatā ar jūsu, es saprotu, īpašo mērķi, vai ne? Jā. Tad ir Chicken Burgers, tad ir Ghetto Burgers, kur ir viss tas pats, bet dubultā. Tas ir lieliem izcelkušajiem. Tad veģetāriešiem ir Portobello Street, kur ir Portobello sēna un ķiplokmērce. Ir Breakfast Burgers, ko ēst no rīta, kur ir bekons, ola. Un tad ir Kids Burgeri. Ko mēs esam dabūjuši šorīt? Jūs esat dabūjuši to visu pamatu, jā. Ja kā, es jau te ne pirmo reizi vēl būšu, jā. Vēl nākšu vēl, un es domāju, es nesīšu vēl kaut ko interesantu pagaršot, bet šis ir tas pamats, kas ir Street Burgers, kas ir lielops. Kā smaržo. Fantastiski. Es jau, man liekas, es jau to stāstīju. Man liekas, vienreiz nedēļas top 10 sakarā. Jā, tu tieši biji šo pieminējis. Agrā rītā, ka tu vari staigāt daudz un tikt pa Eiropu apkārt un meklēt gan Amerikas smaržu, gan Amerikas garšu. Te es runāju par labāko, protams, piedāvājumu. Bet ir diezgan dīvaini, ka Rīgā atnāk viens čalis uz radio studiju un atnes tev, un tas viss ir priekšā. Mamma teica, ka ar pilnu muti nevar runāt, tāpēc es ēdīšu tad, kad es uzlikšu dziesmu. Bet mēs vēl Aleksandru uztaisam konkursu. Kādam būs iespēja 2 komplektus dabūt Street Burgers kafejnīcā, vai ne? Tieši tā, tev taisnība. Un tas, kas ir jāizdara, nav jāizdara nekas grūts uz e-pasta adresi radio@radio101.lv, ir jāatsūta atbildi uz pavisam elementāru jautājumu. Tad radio@radio101.lv. Jautājums vienkārši kādu ielu krustojumā atrodas pirmā Street Burgers kafejnīca. Es jau neteikšu, ka es to pieminēju. Nē, tas nekas, es arī neteikšu, ka tas tūlīt džinglā būs dzirdams. Bet droši radio@radio101.lv no visām pareizajām atbildēm pēc minūtēm 5-10 es izlozēšu vienu laimīgo, kas tad tiks pie 2 komplektiem. Es saprotu, ka mēs turpināsim Street Burgers atklāšanu Radio 101 ēterā svinēt vēl daudz un dikti, un mēs tiekamies, ja nemaldos, ceturtdien. Tieši tā, Tom. Tieši tā. Labi, Aleksandrs, tikšanos. Čau. Jaunas burgeru kafejnīcas Street Burgers atvēršanas svētki Radio 101. Klausies Toma Grēviņa brokastu šovu, Arti Volfa no 3 dienā un esi gatavs atbildēt uz āķīgiem jautājumiem. Balvās tev un tavam draugam Street Burgers komplekts par brīvu. Street Burgers pašā Rīgas centrā, Brīvības un Dzirnavielas stūrī. 101. Mūzika dzīvo šeit.